Mani sauc Līga Miljoni, es esmu uzbrucēja un es esmu no Rīgas. Sāku spēlēt hokeju, kad man bija 7 gadi. Tas viss aizsākās ar to, ka abi vecāki spēlēja hokeju, un es gribēju nodarboties ar sporta veidu, kas ir uz ledus. Un es sāku ar daislidošanu. Varbūt gāja kādus 6-7 mēnešus, precīzi neatceros. Nesanāca, visu laiku kritu, pateicu mammai, es gribu spēlēt hokeju, aizvedu uz treniņiem un tā arī aizgāja. Es no sākuma sāku spēlēt HS Rīga ar puišiem, māma arī bija tur trenere. Tad jau vēlāk, ap 12 gadiem, arī ar sieviešu hokeja komandu sāku spēlēt. Ir vecumi, kur puiši vienmēr grib būt labākie, un ka meitenes nevar būt labākas par viņiem. Ap pusauģu vecumu tā arī bija, ka man sanāca daudz lietas labāk nekā puišiem komandā, un ļoti bieži nācās dzirdēt, tā taču nevar būt, meitene taču nevar būt labāka. Un ar to nācās, protams, piestrādāt un runāt ar treneriem un kā ar to tikt galā, bet es domāju, ka tas arī cilvēku padara stiprāku. Lielākais atbalsts bija mana mamma, kas bija arī trenere, viņa arī izlases spēlētāja, un es domāju, kā nekā viņa man ir alks, un no tā es guvu ļoti daudz spēka un palīdzību, gan kā no mātes, gan kā no trenera, gan kā no komandas biedrenes, arī no sieviešu komandas. Kad jau sāku spēlēt hokeju, jau kopš tās dienas jau sapratu, viss mērķis ir paaugties, sasniegt 16 gadu vecumu, kas ir vecums, no kur var spēlēt pieaugušo izlasē, un gribu spēlēt kopā ar mammu. Tātad bija jāliek darbs klāt, lai var tur tikt, aizsniegt to līmeni, lai es tiktu izlasē. Un tā arī bija, 16 gadu vecumā, tad man bija pirmais pasaules čempionāts kopā ar mammu. Pirmais čempionāts nebija tik veiksmīgs, diemžēl, jo mēs tad izkritām no grupas, bet attiecīgi sekoja 14. gada čempionāts Ventspilī, kur mēs arī spēlējām kopā, un visas spēles uzvarējām un dabījām pirmo vietu. Un tas bija ļoti īpaši, jo es atceros, pat es toreiz lasīju, ka mēs bijām pirmā māte un meita, kas vispār sieviešu hokejā visā pasaulē spēlē kopā, un vēl iegūt zelta medaļu. Tā ir ļoti īpaša lieta. Es domāju, tā ir ļoti liela tāda saikne, kas man ir ar mammu, gan kā ar manu alku, gan kā ar māti, kas man uzaudzināja. Tā kā es domāju, tas ir kaut kas neatņemams. To nevar pat vārdos izskaidrot. Par cik mana mamma viena pati uzaudzināja, tas, ka viņa bija mana trenere, tas pat arī bija liels pluss. Jo mēs dabūjām pavadīt laiku ļoti daudz kopā. Un tas deva to ģimenes saikni projām arī no mājām. Un tas, kā bērnam, es domāju, ļoti svarīgi dabūt to atbalstu, jo lai vai kā arī nebija, un mēs aizbraucām kaut kur uz turnīriem spēlēt ar puišiem, un es zināju, ka, ja man kaut kas notiks, man mamma vismaz ir blakus. Tā kā tas bija tāds, tā teikt, drošības spilvens. No otras puses, zinot, kādus rezultātus mana mamma ir veikusi Latvijas izlasē un rekordus, kādus viņa ir uzstādījusi, ar to arī nāk tā nasta klāt uz pleciem, kad par cik es esmu viņas meita, man attiecīgi ir jāiet viņas pēdās un arī jārāda tas rezultāts. Un es domāju, pusauģu vecumā tas bija visgrūtākais posms, to kravu, tā teikt, nest ar sevi un parādīt sevi no labākās puses. Bet es domāju, ar briedumu tas paliek arī arvien vieglāk, un tu sāc saprast, kur ir tava vieta, kas tev jādara un kā to paveikt.